ТВ удовольствие. Продли подписку. Latvijas Dolomīta toņi jūsu birojā vai mājā. Teicamas kvalitātes rūpnieciski ražots apdars materiāls firmā Daugavas akmeņi. Rīgā, Tumes ielā 5, telefons 9 212 918. Pienāk cilvēks klāt un runāties grib, nepatīk vienam pašam braukt. Un tā sāk runāties vienkārši. Viss. Kādās ilgākā makšķernieki makšķerē, cik ilgi sēž, tā, mazums pasmējās par viņiem. Vecākiem cilvēkiem jādod vieta ir un tā tālāk, bet šodien tas vairs nenotiek. Tagad es skatos, kur bebri parādās. Nē, ainas jau, es nezinu, neievēro vienkārši savas domas, domā viss. Tā ir meditācija, tā saucamā. Tas ir stāvoklis, kad var koncentrēties uz kaut ko vienu. Un tiešām aizmirst laiku. Tev vienkārši īstajā laikā pasaka, kad mainās stacijas un svarīgs ir ceļš, bet nav tik svarīgi tātad šie lomu izpildītāji, kuri piedalās, jo katrs pilda vienalga savu uzdevumu. Viņš šeit sēž tāpēc, ka viņu gaida kaut kāds mērķis. Mēs zinām maršrutu, tāpēc mēs šeit atrodamies. Bet pats process ir svarīgāks tomēr par mērķi, jo var arī aizbraukt garām stacijai, bet saņemt vairāk nekā tur, kur tu esi. Žēl, ka tevi gaida, protams, un kaut kāds laika limits, jo mēs, dzīvojam pēc laika likumiem, tad mēs zaudējam šo mūžības sajūtu. Laiks ir noruna, diezgan bēdīgi, mūsu prāta eksistences veids. Laiks. Bet faktiski laika nav. Katram no šeit esošiem cilvēkiem uzprasot, cik ir laika, katrs pateiks savu laiku. Bet viņš faktiski ir norunāts, kad viņš ir viens, bet principā laiks ir distance no viena notikuma līdz otram. Tad varbūt pat nav svarīga ir šī te stacija, kurā mēs iesēdāmies šeit un līdz kurai aizbraucām, bet ko mēs darījām starp šīm divām stacijām, kādi mēs bijām.
sociālisms, tas attīstītais sociālisms bija ilūzija, kad mēs virzāmies kaut kur, ja, kad šūpoja vienkārši vilcienu un nosauca stacijas. Ja, kad tagad mēs piebraucām stacijai ar nosaukumu razvitoj sociālismu, ja, un tā tālāk. Bet cilvēki ticēja, ja, ka notiek virzība, ka notiek kustība. Viņi iesēdās maršrutā, tātad kaut kādā vilcienā, un pat nopirka biļetes. Un viņiem teica, ka viņi virzas, ja, un daudzi ticēja. Es zinu, bet tas katreiz ir īpaši tāds svaigums, spontānums, tāds negaidītas pasažieri. Tas taču tāpat kā nav nejaušas tikšanās, arī ar jums. Tas nebija nejauši. Tas vienkārši tam vajadzēja notikt. Tas nav nejauši, kad kāds sēž blakus un tu viņu klausi. Viņam vajadzīgs kāds klausītājs, kurš paņems daļu no viņa nastas un pēc tam savā pieturā jutīs, ka viņš nescita kaut kādu mugursomiņu maziņu, bet tas arī bija vajadzīgs tam klausītājiem un arī tam runātājiem, jo tas nav nejauši, nekas nav nejauši. Cilvēks jau bieži vien romantizē to visu. Tātad viņš vienalga iedomājas, jo uz tumša fona gaisma labāk redzama. Kad debesis ir tumša, tad viena zvaigznīte dod efektu kolosāli. Да ничего, людей я не замечаю плохих. Там, что у каждого свои обязанности, едут кому куда надо. Так не касались до меня ни плохих, ни... Мне кажется, у всех хорошие. Хорошие? Да, мне кажется, у всех хорошие. Плохих нет. Как вас зовут? Евдокия. Спасибо вам. Спасибо за интервью. Мне кажется, это такой процесс, когда люди должны доказать свою лояльность по отношению к этому государству и в результате этого получить гражданство, насколько я это знаю. Но примерно мне объяснили, что это из любого человека обычного делается человек, который может быть gражданином Латвии, да? Man nebija nekādas pilsonības, un tagad, ja viss būs kārtībā, es būšu Latvijas valsts pilsoni. Es gribu dzīvot šeit, strādāt šeit, mācīties. Manam tevam un mammam viņam nav pilsonības, un es būšu viena pilsoni ģimenē. Protams, es nesaprotu, kāpēc, ja esmu dzimusi Rīgā, man jānoliek eksāmens, es to nesaprotu.
Nu, es domāju, kā visi, kur dzīvo, kuri dzimusi Latvijā, Rīgā, tiem noteikti būtu pilsonība, bez eksāmeniem, bez noikas. Ir labi to, ka tagad es būšu Latvijas pilsonība, es varu nopirkt zemi, es tā varu balsot, nu, es būšu tā pilna iedzīvotāja šeit. Паспорт у меня несуществующего государства, красный. То есть надо будет выбирать, надо будет брать там российское, латвийское, может быть там какое-то израильское или какое-то еще там гражданство. Если будет возможность работать в России, то я выбирать не буду. Я возьму российское гражданство и буду работать в Москве. Тут без вариантов. Нет, желания принадлежать какой-то стране, его уже нет. То есть оно есть, когда есть старое воспитание, да? Вот. И к этому больше стремятся, наверное, люди пожилые, которые привыкли к этому. И сейчас они хотят прибиться к какой-то стране, чтобы быть ее гражданами. А люди молодые, как правило, там X поколения и так далее, им не надо вообще иметь документы. Это у них нет уже в крови вот этой нужды. Их это не волнует, им достаточно быть гражданами мира, и они счастливы, им этого не нужно просто. Everybody rise, everybody tree, give a big people for Los Angeles Kings. Nu, es domāju, priekš tām pareizi, jā, ka vajag normāli dzīvot šeit, jā, un tā ir normāli, ja tu dzīvi šajā pilsētā vai kaut kur, tev vajag būt pilsonim, ja? Против у меня, наверное, почти нету аргументов. Единственное, что вообще какие-то политические все законы, какие-то все эти границы и прочие такие вещи, которые, ну, просто они очень неудобные. И, конечно, быть гражданином мира, наверное, это тоже свои плюсы какие-то есть. Но это тоже гражданство, это тоже, наверное... Сколько у меня знакомых русских или латышей, разницы совершенно никакой нету. Я даже не знаю до конца, кто из моих друзей гражданин, а кто нет. Для меня иногда какой-то сюрприз, что он гражданин или не гражданин. То есть, ну, это совершенно какой-то абсурд. Если бы я жил где-нибудь в Амстердаме, и у меня было бы много друзей, и это было бы естественно, что я там родился, и что я житель и гражданин этой страны, и мои друзья тоже. То есть, я думаю, что здесь в идеале должно было быть так же. Наверное, просто женщины, они более законопослушные какие-то люди. Вполне возможно, у них там больше думают о детях, может быть, как-то. Я думаю, что у мужчин немного жизнь, наверное, более свободная, мне так кажется, все-таки. Вот. Ну, они как-то чувствуют себя более уверенными в этой жизни, а женщине это, мне кажется, сложнее. Поэтому она пытается как-то все очень, чтобы было очень все правильно, более так уютно и более все нормально так. Varbūt sievietēm ir vieglāk to darīt. Vīrieti viņi ir stiprāki varbūt. Viņi man to nevajag un viss. Kāpēc man jānoliek eksāmens? Nu jā, protams, zini, viņi negrib, tāpēc ka negrib iet армия. Многие люди, которых я знаю, у них очень просто все. То есть они хотели бы для чего-то получить гражданство, но они ждут, пока у них кончится призывной возраст. Потому что идти здесь в армию они не хотят, потому что здесь большой беспорядок. То есть надо будет на год уйти в армию, а это даже не спорт, это даже не приносит пользы. То есть лучше позаниматься спортом 5 лет и потратить время на это, чем на год уходить в армию, где, может быть, просто съедет крыша и все, и пользы никакой больше не будет от этой армии. Nu, ideālais variants, es domāju, būs tā, ka katrs cilvēks, kur dzīvo,
dzīvoja Latvijā, ja, Padomju Savienībā, ja, un ja viņš grib būt pilsonis, ja, nu, es nezinu pareizi gramatiku, ja, tā labi, ja. Ja viņš grib tā, viņš var būt pilsonis. Tā ir ļoti normāli. Ja tu gribi dzīvot šeit un būt pilsonim, ja, tā ir tāda лоялитет, ja? Экзаменом лояльность не докажешь, если вообще надо доказывать лояльность. То есть это такое слово, которое можно очень растянуть. Есть лояльность как просто обязательное уважение к той стране, в какой ты живешь, а есть лояльность в плохом смысле слова. То есть когда ты становишься обывателем, который обязан подчиняться. Es domāju, ka, ja cilvēkam ir ko darīt, viņam ir laba attīstība. Protams, man ir daudz draugi latvieši. Nu, tas nav tādas barjeras, ka tu latvietis vai tu krievi, nu, kādas, nu, ja ir kādas intereses, kas apvienoja cilvēkiem, tā darba, varbūt kāda sporta, tas nav nekādas problēmas. Es domāju, ka visas problēmas ir no tiem cilvēkiem, ka nav ko darīt. Dievs sveitī Latviju. Londonā un Parīzē tika uzstādīts pulkstenis, kas šodien, vai ne, atrāda laiku, cik vēl palikušas ir minūtes līdz 2000 gadam, jā. Ja es būtu installators un man būtu gribēšana, ja, es Latvijā uzstādītu pulksteni, kas atskaita laiku uz atpakaļ, jā. Man visai tāds sajūta, saprot, vispārībā, jā. Šeit neskaita laiku uz priekšu. Tu vari, mēs dzīvojam jau 2000. gadā, viss mainās, viss ir citādāk jau. Tu jūti, nejūti. Nē, man liekas, ka te ir 50 gadi, 30 gadi atpakaļ vispārībā. Tu saki, kas ir mainījies vispārībā? Tās melīgās sejas ir palikuši, vienalga, vai tas bija politbirojs, vai tagad Saima, jā? Ja? Viņi tikai dažādāk ir, ja? Toreiz tā viendabīgi viss, jā, vispārībā, jā? Varbūt viņi baidās patiesības vienkārši. Ja? Viņi baidās pateikt, ka es esmu vājš vispārībā vai ne, ja man sāp kaut kas, man kaut kas neizdodas. Vai tu kādreiz esi dzirdējis no viena ministra, ka kaut kas man nav izdevies, ja? Nu? Man ir visu laiku jābūt stiprākam ar vienu vispārībā, ja? Ja tad es varēju atļauties, nu, zināmā veidā, nu, tādu, kā saka, neko nedarīšanas prieku, ja? Tas šobrīd man ir vien vairāk jāsavācās, saprot, vai ne, ja? Lai es, nu, neiznīktu, ja?
Mani draugi, ar kuriem mēs kādreiz kaut kā kontaktējamies un kaut ko kopēji darījām, viņi visi pašlaik arī nodzīti mūžīgā iztiks minimuma nodrošināšanā vispārībā, jā. Nē, man cilvēki vispārībā, var teikt, ir noslēpušies. Es domāju, ka daudzi ir noslēpušies, lai saglabātu sevi to vēl, kas viņos ir, vai ne, jā. Viņi apzinās to, kas viņiem ir, jā, bet realizēt viņi to vairāk nekādu nevar, vai ne, jā, jo pazuduši šitās brīvās komunikācijas, kur rezultātā pats pa sevi kaut kas notika, jā, vispārībā, jā. Tātad, lai kaut kas notikt, vajag naudu, vai ne, neviens no viņiem naudu sastrādāt neprot, vai nezinu, jā. Jā, viņi var no daudz kā atteikties vispār, bet sastrādāt naudu viņi neprot. Vispārībā, jā. Viņi ar vienu ir godīgi pret sevi, vai ne, jā. Viņi nevar piedalīties daudzās lietās. Nu, sapot, man ļoti patīk tomēr tie cilvēki vispār, kur neprot padot roku tam, kuram viņi negrib dot, jā, un pasniegt mēteli, lai par to kaut ko dabūtu, jā. Ja jau nu viss tā dzīve, tādā sadzīves līmenī ir tādas nabaga utas vispār stāvoklī vispārībā, jā, tad varbūt, ka gribētos vispārībā, nu, to radošo dzīvi redzēt, jā. Nu, asāku, radikālāku, jā, tādu interesantāku, dzīvīgāku. Kāpēc vispār tik miermīlīgi viss notiek? Es jau nedomāju, ka tur tāpēc jāsprezina bumbas vai ne, jā, vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Bet tie meklējumi ir tādi pierimuši, saproti, vispārībā, jā. Viņi gandrīz vai nav, var teikt, jā. Kaut kāda eksploatācija, kaut kādu faktiņu un tādu, jā. Un tā varbūt, ka tur tas varētu būt vispār. Kur ir jaunie dzejnieki vispār? Bija tas akmentiņš tur, vien tā paudzi, kā sāk aizpuriet un viss. Nu, ko viņi neko? Nu, ejiet tad... Taču ir, tad tu saki, va tā ir, jā, nu patiešām ir, vai ne, ja komunāra parkā vai kur tur estrādi ir, nu davai rīkojiet un skaitiet dzejs vispār, kurās jūs pasījāt. Agrāk bija Vozņisenski visi un šitie un Ahmadulinas, vai ne, zin, jā, viņi taču runāja kaut ko, vai ne, jā, viņi kaut ko it kā cilvēkiem mainīja, vai ne, jā. Bija, nu kaut vai, es saku, tiem krieviem tur bija Visotskis, vai nezinu, un Okudžava un viss šitas te, vai nezinu, jā. Bet kuri šodienas tie paši, saprot, vai nezinu, jā. Šodien spēlē traļi vaļi, vai nezinu, jā. Zinu, kur man patīk tagad ir tirgu, parastajā tirgu vispārībā, jā, Soliskā dārzā, jā. Man nepatīk vairāk šīs apcerēt tos 5 cilvēkus vispārībā, jā, kurus es ieraugu izstāžu atklāšanas zālē vai kaut kur tā kafēnīcā, teiksim, jā, prestižā, vai ne, jā, kur to vien gaida, ka tu kāds uz kur paskatīsies, vai nezinu, jā, un ko tur atkal varēs sakruķīt, saprot, vai ne. Man patīk tie cilvēki, kuri it kā nepiedalās šanies mākslīgi radītās izrādēs, viņi vienkārši dzīvo, jā. Viņš tur ir brons, viņš tur ir nosēvis, viņš tur nosals vispār, viņi ir tik dabis, viņi tik īsti vispār, ar viņiem tik labi ir, saprot. Esmu pietiekoši ārēji, nu, vizuāli uzkrītošs, vai ne, ja saprot, vai ne, bet viņiem tas neko nenozīmē, to viņi runā ar tevi tāpatās, kā viņi runā savā starpā, saprot, jā? A šitie nerunā tā, jā? Te jau visas kliķis ir sadalījušas kaut ko sevī, jā? Man šeit nav, man tā vide daudz vairāk ir, jā, tuva, un visu pasauli, kosmopolītisku pasaulī, jā, tikai tādu vispārībā, jā. Un mākslu vispārībā nevis kā nu, kaut ko īpašu vispārībā, paiet kuram cilvēkam piederuši pašas teikšanās līdzeklis, saprot, pilnīgi kā jebkuram, jā. Un tas, ka to nedara visi, tas tikai tāpēc, ka nav radīta sistēma, lai to varētu darīt visi, vai ne, jā. Es nedomāju, ka tie puikas, kas tur spēlē te to bumbu, tikpat labi nevarētu būt kāds ļoti foršs trompetists vispārībā, vai ne, jā, vai viens fantastiski foršs kinoperators. Dzīve pat ir māksla daudz lielākā mērā, jo māksla tikai attēlo to, kas ir dzīve. Jā, tas ir būtiski. Ожидание
guess I will rock you. Matchbox is gonna hold my clothes. Where were you when I only had one day? So baby, you turned it down upon your friend. So I will baby, you turned it down upon your friend. Yes, I will Mēs dzīvojam jau 2000. gadā. Viss mainās, viss ir citādāk jau. Растяни удовольствие, продли подписку. Latvijas Dolomīta toņi jūsu birojā vai mājā. Teicamas kvalitātes rūpnieciski ražots apdars materiāls firmā Daugavas akmeņi. Rīgā, Tumes ielā 5, telefons 9 212 918.